Dievs tev dos jaunu ģimeni. Varbūt tev viņi bija jāatstāj aiz muguras. Dievs saka, ka dos tev jaunu ģimeni. Viņi nenāks saskaņošanai. Un tāpēc tev viņi ir jāatstāj aiz muguras. Lūdz par viņiem, varbūt Dievs strādās pie viņiem, un varbūt pēc gadiem dos tev viņus atpakaļ. Neļauj savai ģimenei izraisīt atlikšanu. Dievs teica Ābrāmam atstāt māti un tēva māju. Dievs sūtīja viņu uz zemi, kur piens un medus tek. Ābrahāmam bija jāatstāj Lats. Ir daži cilvēki, kuri tevi aiztur. Viņi nevar doties tur, kur tu dodies. Jēzum bija jāatstāj māte un tēvs aiz muguras. Viņš rūpējās par tēva, Dieva biznesu. Kāds no viņiem izraisa tavu atlikšanu? Neļauj viņiem izraisīt tavu atlikšanu. Ja viņi nav gatavi doties uz līmeni vai ar ātrumu, ar kuru tu ej, vai ar kuru Dievs tevi ved, tev viņi jāatstāj aiz muguras. Vai tas ir ģimenes cilvēks, vai tavs draugs, vai tu atstāji tos vai nē, tas tev izraisa tavu nākotni, izraisa tavu atlikšanu. Tev jāatstāj viņi aiz muguras. Dievs tev dos jaunu ģimeni, un tā nav tava bioloģiskā ģimene. Dos jaunu ģimeni. Bioloģiskā ģimene jāatstāj aiz muguras, jo viņi nav vēl gatavi. Viņi neies tur, kur tu ej. Viņi nav gatavi būt tur, kur tu dodies. Mosties. Dievs tevi pārvieto, un Dievs vēlas, lai tu kusties ar ātrumu, bet ir bagāža, kas tevi aiztur. Dievs saka, ka tev viņi ir jāatlaiž. Ir grūti atlaist cilvēkus, tas nav viegli. Dievs palīdz šai personai saprast svarīgumu, ejot uz priekšu, un nebūt atliktiem. Dievs palīdz atlaist viņus, lai kas tas būtu. Vai tuvs cilvēks, vai ģimenes attiecības, vai attiecības ar vīru. Dod drosmi atlaist. Atlaid attiecības, kurās Dievs tevi nav ielicis. Tas, ko Dievs gatavojas darīt tavā ģimenē, ko acis nav redzējušas un ausis nav dzirdējušas, atlaid, lai Dievs var strādāt tevī. Ja Dievs tev to liek darīt, dari to, paklausi, jo redzēsi augļus, redzēsi to, ko Dievs darīs tavā dzīvē.